Čau, tas Spektrs. Šajā video mēs parādīsim, kā uztaisīt iespaidīgu ziloņu zobu pastu. Eksperimenta laikā jāievēro drošība. Jālieto cimdi, aizsargbrilles un halāts. Eksperimentam būs vajadzīga paplāte, kura veiksim eksperimentu, un aizsargplēve. 100 ml varglāze, pipete, karotīte, trauku mazgāšanas līdzeklis, krāsvielas, koncentrēts ūdeņraža peroksīda šķīdums, koncentrēts kalija jodīda šķīdums. Sākumā ieliejam nedaudz mazgāšanas līdzekļa varglāzē, pievienojam krāsvielu un samaisam. Pēc tam ieliejam ūdeņraža peroksīdu un pēdējais posms pievienojam kalija jodīdu. To mēs sagatavojam jau iepriekš pārliejot varglāzē, lai maksimāli pātrinātu peroksīda sabrukšanu. Kā tas viss darbojas? Ūdeņraža peroksīds ir nestabila viela un sadalās ūdeni un skābekli. Tomēr tas notiek samērā lēni. Tieši tāpēc pievienojam kalija jodīdu, kas uzreiz pātrina peroksīda sabrukšanu. Izdalītais skābeklis iestrēgst mazgāšanas līdzekļa burbuļu veidā, veidojot daudz pultu. Uzdevuma jautājuma ietvaros vēlamies pārbaudīt, kā mainīsies reakcijas gaita, ja kalija jodīda šķīduma vietā lieto pulveri. Varam vērot, ka kalija jodīda pulvera izmantošana ir daudz efektīvāka. Tas ir tāpēc, ka šķīduma koncentrācija ir mazāka nekā pulvera. Kā jau bija minēts, viens no reakcijas produktiem ir skābeklis. Lai to identificētu, ņemsim gruzdošo kociņu un pieliksim pie reakcijas. Tā kā viena no skābekļa īpašībām ir uzturēt degšanas reakciju, varam vērot, ka gruzdošs kociņš uzlismo skābekļa pārpilnības dēļ. Noslēgumā gribam piedāvāt apskatīt vēl dažu ziloņu zobu pastas variantus, ko mums izdevās paveikt. Paldies par uzmanību un uz tikšanos!